bērniem ir viens jautājums. Kas jums ienāk prātā, kad jūs izdzirdat vārdu vasara? Braukt ar riteni. Jā. Peldēties. Peldēties? Sauļoties. Sauļoties? Staigāt parkā. Ēst saldējumu. Saldējumu, jā. Cik tas ir forši. Man arī Tev arī patīk? saldējums, jā. Tad es piedāvāju visiem kopā mums aiziet apskatīties, kā top saldējumi. Ejam! Saldējuma galvenā sastāvdaļa piens glabājas šādās slēgtās cisternās. Šajās iekārtās sagatavo masu, no kuras pēcāk veidos atvēsinošo gardumu. Šodien piena kombinātā gatavo saldējumu šokolādes glazūrā, tāpēc lielos katlos tiek kausēta šokolāde. Starp citu, arī saldējums sākotnēji ir nevis augsts, bet silts. Siltā saldējuma masa pa caurulēm nonāk šādā iekārtā. Tā ir pati galvenā saldējuma ražošanas mašīna, kurā viss notiek automātiski. Vienlaicīgi šī mašīna veido 836 saldējumus, taču vienā maiņā tā spēj saražot 50 000, jeb 3,5 tonnas našķu. Ar to varētu pabarot katru jelgavnieku un vēl pāri paliktu. Lai saldējumu būtu ērtāk ēst, katram pienākas pa kociņam. Tālāk saldējums tiek sasaldēts un nonāk ļoti svarīgā vietā. Šeit uzklāj glazūru. Kad saldējums iegūst gardo šokolādes apvalku, to atdzesē un ievieto iepakojumos. Lai saldējumu būtu vieglāk pārvadāt un uzglabāt, to sapako kastēs. Katra kaste iziet metālu detektora testu. Tā ir ierīce, kas drošības labad pārbauda, vai kādā no iepakojumiem nejauši nav iekritis, kas nepiemērots. Visbeidzot, tas nonāk noliktavā, lai jau pavisam drīz nonāktu veikalos.